Man patiesi prieks jūs sveikt raidījuma cikla Es varu būt zaļš pirmajā raidījumā. Turmākos 8 mēnešus raidījuma ciklā informēsim par dažādām aktuālām vides tēmām, lai rosinātu ikvienu uz zaļāku dzīvesveidu. Raidījumos stāstīsim par tādām tēmām kā ūdens, saules un vēja enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā, pilsētu un lauku teritoriju plānošanu, ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, videi draudzīga pārvietošanās līdzekļu izvēle, kā arī runāsim un diskutēsim par to, vai zaļais dzīvesveids ir reāla nepieciešamība vai tikai formāla prasība, vai tā ir individuāla vai kolektīva atbildība. Katrā raidījumā arī uzzināsiet, kāda šajā jomā ir situācija Latvijā, cik daudz ko esam jau izdarījuši un kas vēl darāms, lai galu galā samazinātu CO2 izmešu daudzumu un lai padarītu mūsu valsti vēl zaļāku. Lai uzzinātu jaunākās paaudzes viedokli par katru konkrēto tēmu, mēs viesosimies dažādās Latvijas skolās. Jaunieši meklēs par un pret argumentus par noteikto tēmu un to aizstāvēs, taču nozares eksperti izteiks savu vērtējumu un noteiks uzvarētāju komandu, kuri jaunieši prasmīgāk spējuši aizstāvēt savu viedokli un argumentus. Katra raidījuma noslēgumā redzēsim arī labās prakses piemēru uzņēmumu, kurš jau šobrīd realizē vidē draudzīgu saimniekošanas modeli. Šoreiz pirmajā raidījumā Es varu būt zaļš runāsim par tādu aktuālu vides tēmu kā atkritumu šķirošana un pārstrāde. Tūliņ pat uzzināsiet, kāda ir situācija ar atkritumu šķirošanu Latvijā un kas ir galvenie faktori, no kā ir atkarīgs sašķiroto atkritumu daudzums. Uzzināsiet, kādus par un pret argumentus sagatavojuši Valmieras valsts ģimnāzijas audzēkņi, savukārt labās prakses piemērs šajā reizē Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācija. Parūpēties, lai atkritumi, kas paliek aiz mums, radītu pēc iespējas mazāku kaitējumu, ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā rūpēties par apkārtējo vidi. Tomēr Latvijā šobrīd teju 90% atkritumu nogulst poligonā, un tikai 10% tiek nodoti otrreizējai pārstrādei, kamēr Austrijā poligonos tiek noglabāts tikai 1% atkritumu. Pārējos procentus apmēram 3 līdzīgās daļās viņi kompostē, viņi pārstrādā un viņi arī sadedzina, bet viņi arī plāno palēnām iet uz to, lai arī sadedzināšanu minimizētu. Latvijā vidēji viens cilvēks apmēram 304 kg aiz sevis rada, un ja mēs pieņemam patvaļīgi, ka ģimenē ir apmēram 3 cilvēki, tad tā ir apmēram tonna gadā, kas ir diezgan daudz. Un kopā Latvijā sanāk 700 000 gadā, kas arī tāds pieklājīgs apjoms. Vēl ņemam vērā, ka 90% no tā mēs noglabājam, tad pat bail domāt, kas notiks ar mūsu mazbērniem. Atkritumu šķirošana ir viena no iespējām, kā saudzēt apkārtējo vidi un samazināt poligonos noglabājamo sadzīves atkrituma daudzumu, tādējādi samazinot arī kaitīgo metāna un CO2 veidošanos un nonākšanu atmosfērā. Latvijā dalīta atkritumu vākšana pamazām tika ieviesta pirms aptuveni 10 gadiem. Ja 10 gadu atpakaļ vispār bija jautājums, kas ir šķirošana, kāpēc viņa vajadzīga. Vispār tad uz doto brīdi jau ir jautājumi, kurā vietā un kādās veidās mēs to darām. Arī iedzīvotāji ir pietiekami informēti par atkritumu šķirošanas nepieciešamību. Protams, mēs varam runāt par infrastruktūras pieejamību katrā vietā, bet sistēma kā tāda jau ir izveidota, paliek viņa tikai nedaudz uzlabota. Tomēr Latvijā šķiroto atkritumu savākšanas sistēma vairumā gadījumu ir pieejama lielo pilsētu iedzīvotājiem. Cilvēku vidū vēl trūkst izpratnes par to, kāpēc ir nepieciešams šķirot atkritumus, un nereti nav pieejama atkritumu šķirošanai nepieciešamā infrastruktūra. Situācija nav gluži viendabīga pa visu teritoriju, tur mums ir vēl kur augt un augt. Bet šie procesi visi ir uzsākti, tātad šķirošanas jautājums ir aktuāls, un no 2015. gada 1. janvāra dalītai atkritumu vākšanai ir jābūt nodrošinātai visā Latvijas teritorijā, tātad visās pašvaldībās. Cik pieejama ir atkritumu šķirošana lielā mērā ir atkarīgs no katras pašvaldības iniciatīvas un vēlmes savā teritorijā ieviest dalītu atkritumu savākšanas sistēmu. Tāpat tas ir atkarīgs arī no iespējas savāktās izēvielas nodot otrreizējai pārstrādei. Latvijā šobrīd iespējams pārstrādāt papīru, kartonu, plastmasu un koku. Mēs dzīvojam globālā pasaulē. Tas, ka mums Latvijā praktiski pietiek jaudas šo materiālu pārstrādē, nenozīmē, ka visi šie materiāli paliek Latvijā. Jo cenu materiālam nosaka globālais tirgus, un dēļ šī iemesla ļoti daudz materiālu aiziet ārpus Latvijas pārstrādē, bet arī pašā laikā
uzņēmēji arī atrod kanālus, kur šo materiālu iepirkt ārvalstīs un pārstrādāt Latvijas rūpnīcās. Cenšoties samazināt poligonos noglabājumos sadzīves atkritumu daudzumu Latvijā, vairākās vietās ir uzcelti sadzīves atkritumu priekšapstrādes un šķirošanas cehi. Tāpat atkritumus iespējams izmantot kā kurināmo. Tomēr Latvijā vēl ir darāms ļoti daudz, lai iedzīvotājs mudinātu šķirot atkritumus. Esiet sveicināti jaunā televīzijas raidījuma Es varu būt zaļš debašu sadaļā par un pret. Šodien runāsim, diskutēsim un spriedīsim par atkritumu šķirošanu un pārstrādi. Kādas ir iespējas, kādi ir ierobežojumi, kas palīdz un traucē to darīt Latvijā. Šodien viesojamies Valmieras valsts ģimnāzijā un nevelti. Šī ir ekoskola, Baltijas jūras projekta skola, kā arī Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācijas atbalsta skola atkritumu šķirošanas un izejvielu otraizējā izmantošanā Vidzemes reģionā. Mūsu diskusijas dalībnieki šajā reizē ir Jānis Miķelis Zaķis, Dāvis Rudolfs Zaķis, Līga Bikše, Toms Jānis Eglītis, Edgars Krastiņš un Roberts Georgs Fimbauers. Šodien klāt ir arī šīs jomas pārzinātāji jeb eksperti. Sijā Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācijas atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs jeb atkrituma apsaimniekošanas centra Daibe direktors Ģirds Kuplais. Sijā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas attīstības daļas vadītājas vietniece Laura Jegorova, kā arī papīra fabrikas Līgatne mārketinga vadītāja Oļesja Dreimane. Šodien jūs, skatītāji, dzirdēsiet par un pret argumentus par tēmu atkritumu šķirošana un pārstrāde, ko sagatavojuši Valmieras valsts ģimnāzijas audzēkņi. Katrā komandā būs 3 dalībnieki, kuriem tiks dota pusotra minūte laika, lai izteiktos. Pēc par un pret argumentiem eksperti apspriedīsies un uzdos katrai komandai vienu jautājumu. Lai uzzinātu, ko vairāk par šo tēmu, izteiksies arī paši eksperti. Un, protams, ekspertiem būs arī uzdevums noteikt, kura komanda šoreiz būs sagatavojusi spēcīgākus argumentus. Pirms mēs sākam debates, ir laiks veikt izlozi, lai mēs noskaidrotu, kurā komandā būs katrs Valmieras valsts ģimnāzijas audzēknis. Komandā par šoreiz piedalīsies Roberts, Edgars un Dāvis. Pret komandā piedalīsies Līga, Toms un Jānis. Laiks sāk debats par tēmu atkritumu šķirošana un pārstrāde. Atkritumu šķirošana samazina atkritumu daudzumu, kas nonāk izgāstuvēs. Izvietoto materiālu, kas normāli tiktu uzskatīt par vienkāršiem materiāliem, atkritumu šķirošana dod iespēju to pārstrādāt dažādās jaunās lietās. Pārstrādāt var papīru, plasmasu un metālu. Kaitīgi atkritumi nenonāk apkārtējā vidē. Atkritumu šķirošana rada jaunas darba vietas tālākajā pārstrādē un kā arī pašā šķirošanā. Un ir iespējams iegūt biogāzi, ko tālāk var izmantot kā kurināmo. Un tādējādi nav jāizmanto neatjaunojamie dabas resursi. Mans jautājums būtu tāds, kā jūs saprotat atkritumu šķirošanu ar biogāzes ieguvi?
Šķirojot atkritumus, ir iespējams atdalīt organiskos atkritumus, kas sadaloties pārvēršas par biogāzi, ko ir iespējams pēc tam savākt. Metānu, kas ir ļoti kaitīgs, savāc, un tas nenonāk atmosfērā. Nonākot atmosfērā, tas savukārt var radīt dažādas citas problēmas. Tātad mūsu komandas pret argumenta atkritumu šķirošanai. Pirmkārt, tas ir laikietilpīgs process, un par to, ka šķiro nesaņem atlīdzību, vai saņem ļoti minimālu atlīdzību. Neērti, jo ir dažkārt grūti atrast ekopunktus, un tas prasa papildus resursus, gan cilvēku, gan naftas. Un tas, ka arī tikai 20% sašķirotie atkritumi tiek pārstrādāti otrais. Tātad rodas jautājums, vai tas ir izdevīgi šķirot, ja visi tāpat nonāk vienā poligonā. Un arī tas, ka ne visi atkritumi ir izdevīgi pārstrādāt, lai no tiem iegūtu ekonomisku labumu, un arī nav veidi, kā to īsti izdarīt. Tātad jūs apgalvojat, ka pārstrādāti tiek tāpatās tikai 20%. Bet vai jūs saprotat, kas notiks, ja nepārstrādās kaut vai tos pašus 20%? Sliktākajā gadījumā Latvijā izveidoties vairāk jauni atkritumu poligoni, bet tā kā mēs vēlētos risināt šo problēmu, tad viens no risinājumiem ir tāds, ka netika radīt jaunu atkritumu. Piemēram, plasmas vietā tikt izmantot vairāk stikla trauki, kurus ir vieglāk atgriezt apritē bez papildus izdevumiem. Tas būtu tā, ka es aizēru savu stikla burciņu pakaļ pienam, un pēc nedēļas atkal var aiziet ar to pašu stikla burciņu pakaļ pienam. Un tātad es neradītu plasmas, kurš rastos šajos apstākļos kā tagad. Kā zināms, tad pasaules tendence šobrīd ir ne tikai atkritumu šķirošana, bet pat mēs runājam par kaut ko vēl tālāk, un tā ir atkritumu neradīšana vispār. Latvijā, diemžēl, mēs esam diezgan sliktā pozīcijā atkritumu šķirošanā, jo tikai aptuveni 10% no tā atkritumu daudzuma, ko mēs saražojam, mēs pārstrādājam. Taču atkritumu kopējā radīšanā mēs esam labākie, jo mūsu finansiālā situācija ir tāda, atšķirībā no attīstītajām valstīm, ka atkritumu mums rodas mazāk. ZAO jau vairāk kā 10 gadus ar iedzīvotājiem runā par atkritumu šķirošanu, piedāvā arī infrastruktūru, tas ir dažādi konteineri, ekolaukumi atkritumu aiznešanai un bezmaksas nodošanai. Šeit mēs dzirdējām arī argumentus, ka atkritumu šķirošana ir dārga. Jā, bet iedzīvotājiem tas nemaksā neko. Mēs piedāvājam bezmaksas atkritumu nodošanu, ja viņi ir pareizi sašķiroti un pareizos konteineros salikti. Un, protams, lai tas viss notiktu, ļoti svarīgi ir iedzīvotāju izglītošana. Arī par to mēs domājam, un tas ir ļoti ilgs un pamatīgs darbs. Runājot par atkritumu pārstrādi, ir ļoti būtiski apzināties, ka patiesībā arī tas nav bezmaksas pasākums vai process, jo tas patiesībā pat bieži vien ir ļoti dārgs. Ņemot vērā, ka pat ir tādi resursi, pārstrādes veidi, kuru pārstrādes procesā izmanto pat ķimikālijas. Līdz ar to ir ļoti svarīgi apzināties, ka ne visus atkritumus vajadzētu pārstrādāt, jo tādā veidā vidē būtu vēl lielāks kaitējums izdarīt nekā, ja to noguldītu visi poligonā. No otras puses ir ļoti svarīgi arī apzināties, ka pārstrādājot mēs audzējam jaunos resursus un enerģiju. Laika gaitā tie resursi arvien vairāk un vairāk samazināsies, līdz ar to cena augs un pārstrāde atmaksāsies. Kas ir ļoti svarīgi tādā veidā, kad mums jau jāsāk tās visas atkrituma pārstrādes un šķirošanas un kolekcijas sistēmas veidot jau tagad, domājot par nākotni, tad tas tiešām, kad mums būs jādomā par jaunu resursu meklēšanu. Kamēr eksperti tagad apspriežās, kura komanda tad šodien ir sagatavojusi spēcīgākus argumentus un labāk spēja atbildēt uz jautājumiem, mēs uzzināsim, kā jaunieši paši var ietekmēt zaļāku domāšanu un rīcību. Pārvietoties tikai izmantojot riteni vai ar kājām.
nelietoju vienreiz lietojamas traukus un varbūt par piemēru citiem šķirojot atkritumus. Pats personīgi cenšos pārvietoties ar riteni vai tikai ar kājām. Ar mašīnu cenšos nepārvietoties. Arī pats nedaudz popularizēju riteņbraukšanu, jo braucu treniņos. Apkārt arī piedalījos vēl vienības braucienā. Tā arī skolā sanāk. Mums ir bioplasmasas projekts, ar kuru mēs šogad laikam iesim arī uz rajonu, piedalīsimies. Arī mājās cenšos šķirot atkritumus. Cik ir tas manās iespēju robežās. Arī necenšos piemēslot apkārtējo vidi, izmetot atkritumus tā vienkārši ārā. Es arī aktīvi atbalstu riteņbraukšanu un pats pārvietojos daudz ar riteni. Un vēl es nodalu pēc pudeles no pārējiem sadzīves atkritumiem un vedu tās uz ekolaukumu, kur tās tālāk var vieglāk savākt un nodot pārstrādē. Braucu skolu ar riteni, piedalos dažādos vidas pasākumos, kur prezentēju savus vidas spēles, cenšos taupīt elektrību, izslēdzot gaismu telpās, kurās neviens neatrodas un nerada liekas atkritumus, piemēram, veikalā nelietojot plasmas maisiņus. Manuprāt, mūsu nākotne ir jauniešu rokās. Es jau domāju zaļi. Es šķiroju atkritumus un dzīvoju aktīvi. Tāpēc, kad man būs bērni, es viņiem būšu kā paraugs. Līdz ar to viņi arī domās zaļi. Es cenšos taupīt elektrību, atvienojot elektriskās ierīces istabās, kurās es neesmu, arī lādētājus un arī gaismu izslēgt ārā no mājas, kad es vairāk neesmu tur. Cenšos arī otrais izmantot lietas, piemēram, dzērienu pudeles. Tās, ja es izmantoju vēlreiz ūdeni, piemēram, tad arī lietējās pašās, nevis iet uz veikalu pirkt jaunu ūdens pudeli. Un arī cenšos šķirot atkritumus. Eksperti ir apspriedušies un ir pienācis laiks uzzināt, kura komanda par vai pret šajā reizē būs bijusi spēcīgāka. Jāsaka paldies tiešām par ļoti interesanto diskusiju. Mums kā ekspertiem arī bija interesanti un ļoti labi bija novērojams tas, ka mūsu darbs ir vainagojies ar panākumiem, jo es saprotu, ka tas, ko mēs ikdienā stāstam, ir arī nonācis līdz jums. Prieks par to. Jā, un tas, ko mēs arī savā apspriedē novērojām, ka argumenti bija ļoti līdzīgi, kādus mēs to stāstam, tātad jau ekspertu argumenti. Prieks par to tiešām, ka jūs esat sadzirdējuši šos galvenos faktorus, kāpēc arī mēs esam aktīvi atkritumu šķirošanas aizstāvi. Paldies par komandai, paldies arī pret komandai par jūsu argumentiem, jo tiešām tos mēs dzirdam ikdienā diezgan bieži no mūsu klientiem, un tādēļ mēs arī meklējam uz viņiem atbildes. Bet šajā reizē, šajā sacensībā ir uzvarējusi par komanda pēc mūsu vērtējuma, jo viņi arī ļoti lieliski atbildēja uz mūsu jautājumu, papildus jautājumu. Un, diemžēl, otra komanda, pretinieku komanda, beigās pēc mūsu skatījuma nonāca pie tā, ka atkritumu šķirošana tomēr ir vajadzīga. Taču itin visi dalībnieki saņems piemiņas veltes un dāvanas no raidījuma Es varu būt zaļš. Un teiksim paldies, protams, arī ekspertiem. Lūdzu. Paldies. Protams, jūsu īpašumā paliek arī blociņš un zīmolītis. Te ir iekšā vēl viena maza piemiņas velte. Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācija ir uzņēmums, kas jau vairāk nekā 10 gadus Ziemeļvidzemes iedzīvotājiem sniedz atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumus. Uzņēmuma mērķis ir savākt un vidē draudzīgā veidā noglabāt sadzīves atkritumus, kā arī rūpēties par otrais pārstrādājumo izēvielu šķirošanu un nodošanu pārstrādē. Lai to īstenot, uzņēmums nodarbojas ne tikai ar atkritumu savākšanu, bet arī ar sabiedrības informēšanu. Tā vislabākā lieta būtu tas, kad iemācīt cilvēkos saskatīt atkritumos šo te pievienoto vērtību, kad patiesībā atkritumi ir derīgas lietas un ka no tām var atkal kaut ko jaunu uztaisīt.
Lai izglītotu cilvēkus par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un iespējām, Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācijas speciālisti regulāri dodas uz izglītības iestādēm un tiekas ar bērniem. Tāpat tiek sagatavoti dažādi informatīvie materiāli, kas paredzēti arī pieaugušajiem. Ja skatāmies šīs mērķgrupas, tās mums ir dažādas un svarīgi katrai mērķgrupai piedāvāt šo savu informāciju. Un tātad, kā jau es teicu, skolām bērnārziem ir savas izglītības programmas, mācības stundas un arī poligonā ekskursijas. Protams, ja domājam par iedzīvotājiem, par mūsu klientiem, tad šai mērķgrupai mēs arī regulāri tiek sagatavota bukleti, informācija vietējās pašvaldību avīzēs, informācija mūsu mājaslapā. Tā kā cenšamies darboties, izmantos visas komunikācija kanālus, kādi ir pieejami. Lai nodrošinātu atkritumu šķirošanas pieejamību, Sijā Zoo ir izveidojis 15 eko laukums dažādās Vidzemes vietās. Šeit iedzīvotājiem bez maksas ir iespēja nodot dažādas otrais pārstrādājumās izēvielas, tā skaitā arī elektrotehniku un bīstamos atkritumus. Katru gadu vai pusgadu tas ir atkarīgs no situācijas otrreizējo izēvielu pārstrādes tirgū. Šie atkritumu veidi palielinās, piemēram, šogad jaunums tas ir tekstilu, ko mēs pieņemam bez maksas, tīru, sausu un sadzīves ķīmijas kosmētikas iepakojumu, kas visu laiku bija uzskatāms par sadzīves atkritumiem. Tomēr, lai atkritumu šķirošana būtu pieejama arī tuvāk dzīves vietai, uzņēmums Zoo piedāvā uzstādīt šķiroto atkritumu konteinerus pie daudzdzīvokļu mājām. Savukārt privātmāju iedzīvotāja atkritumus var šķirot izmantojot eko somas. Tāpat pieejamas arī eko kastes, papīra un kartona šķirošanai. Visus šķirotos materiālus uzņēmums Zoo savāc bez maksas un nogādā poligonā Daibe. Šeit tas viss nonāk uz šķirošanas līnijas, kur otrais pārstrādājumās izēvielas tiek sagatavotas atbilstoši ražotāju prasībām. Ja paskatāmies, kad šī poligona pirmā šūna, kad mums bija paredzēta 7 gadiem, ja visu šito, ko mēs esam nošķirojuši nost un nogādājuši uz pārstrādi, ja viņi būtu jāieliek šūnā, tas būtu milzīgs apjoms, tad šī šūna arī tiem 7 gadiem nepietiktu. Viens no galvenajiem priekšnoteikumiem bija tas, ka mēs šķirojam un vācam šķirotus atkritumus tos, ko varam tālāk nodot pārstrādē, to, ko mēs varam aizvest. Jo, ja paskatās tajā pašā nesenajā vēsturē, pašos pirmsākumos tika šķirots tetrapakas. Tālāk šis viss pasākums apstājās, cilvēki bija iemācījušies viņus šķirot, tālāk nebija, kur viņus nodot pārstrādē. Atkal mācījām nešķirot. Ir pienācis tas brīdis, kad atkal laiks ir gājis uz priekšu, ka Līgatnes papīra fabrika ir noslēgusi līgumu ar tetrapaku un viņiem ir iespējas atkal pārstrādāt. Tad ir atkal jauni atkrituma veidi, ko atkal varam pārstrādāt. Tāpat šogad ir jauns šīs visas sadzīves ķīmijas kosmētikas iepakojums, kā es jau minēju eko laukumā, kad līdz šim nebija, kur nodot šo plastmasas veidus. Tagad ir. Atkritumu šķirošanas iespējas palielinās ar katru gadu. Ražotāji aizvien atrod jaunas iespējas, kā jau reiz izmantotas izēvielas pārstrādāt vēlreiz. Līdz ar to šo gadu laikā poligonā Daibe šķiroto atkritumu apjoms ir būtiski pieaudzis. Ja mēs savācām kādreiz kartonu, papīru, petpudeles, tad tagad mēs savācam gan skārdenes, gan papīru divu veidu, krāsaino pastkastīšu variantu un biroju variantu. Ja? Tā kā apjoms mums ir audzis pieklājīgi. Sijā Zoo darbinieki poligonā Daibe ikdienu atlasa vismaz tonu otrais pārstrādājumās izēvielas, kas netiek noglabātas atkritumu šūnā, bet gan atgrieztas pārstrādē. Tomēr šis darbs nav viegls, jo vēl joprojām liela daļa atkritumu, kas nonāk uz šķirošanas līnijas, ir sadzīves atkritumi. Vai tā ir cilvēku kļūda vai vienkārši aiz inerces piemet klāt, jo mēs jau jūtam, kas ir polietilēns un kas nav. Cilvēki uz acu domā, tas viss ir un samet kopā. Tādēļ jau mēs šeit strādājam, lai mēs atšķirotu un redzētu, kas ir kas. Savukārt, lai samazinātu noglabājamo sadzīves atkritumu apjomu, uzņēmums pērn uzcēla atkritumu priekšapstrādes cehu, kurā nonāk visi sadzīves atkritumi. Šeit tie tiek sasmalcināti, kompostam sagatavoti bioloģiskie atkritumi, kā arī tiek atšķirotas tādas otrais pārstrādājumās izēvielas kā stikls un metāls. Savukārt no atlikuma sagatavo kurināmo, kuru iegūs no atkritumiem.
Tāpat poligonā Daiba ir padomāts par atkritumu sadalīšanās procesā radušās gāzes savākšanu. Šobrīd no tās tiek ražots siltums, kā arī elektroenerģija. Šā gadu laikā uzņēmums ZAO ir kļuvis par paraugu atkritumu apsaimniekošanas jomā Latvijā, kuram uzticas jau 26 pašvaldības.